Vai ir tā vērts pirkt Rimī saldētās gatavās maltītes? Garšu tests. Es nopirku 5 dažādas Rimī gatavās maltītes un tūlīt tās nogaršošu. Pirmā no tām ir rīsi ar dārziņiem un lasi. Manuprāt, porcija izstāsta ļoti labi. Te ir 4 laša gabaliņi un rīsi ir tādā smukā dzeltenā krāsā. Es gribētu teikt, ka es esmu patīkami pašteikts. Lasis arī garšo diezgan smaigi, es gribētu teikt. Tā mērcīte, kas tur ir klāta, piedod tādu ļoti foršu, gandrīz pat restorānīgu garšu šim visam ēdienam. Kopumā šim es dodu 9. Nākamais, ko es testēšu, ir pasta ar garnelēm un ķiploku mērci. Interesanti, cik garnelis tur ir iekšā. Šajā porcijā es varu saskaitīt 1, 2, 3, 8 garnelis, kas, manuprāt, ņemot vērā, ka viņa maksā mazāk kā 4 eiro, es teiktu, ir tīri labi. Īstenībā saldēta pasta nav nekas jauns. Restorāni ļoti bieži paši saldē pastu, īpaši svaigo pastu. Vienīgā lieta, par ko es baidos, vai tā nebūs nedaudz pārgatavojusies. Ja godīgi, ir uz robežas, varbūt pat bišķī pārāk daudz. Bet garneles ir diezgan daudz, ņemot vērā, ka viņi maksā mazāk kā 4 eiro. Un mērcīti un viss kopumā ir ļoti garšīgi. Šim ēdienam es dodu 8. Nākamais ēdiens ir Toskānas dārziņu miks ar mērcīti. Manuprāt, krāsu ziņā šis ēdiens izskatās vienkārši fantastiski. Ja neskatās uz to, ka šis ir tīri veģetārs ēdiens, šim es gribētu dot 9,5 īstenībā. Jā, te nav gaļas, varbūt kādam veģetārietim pat patiktu ēst to tāpatās. Man ļoti patīk šis garšas salikums. Ir nedaudz asumiņš. Manuprāt, šis ir vislabākais no dārziņu maisījumiem, kādus var iegādāties veikalos. Labi, pietiks muļķoties ar ēdieniem bez gaļas. Šis nākamais ir tieši pretējais. Paelija ar vistu. Bet īstenībā te nav tikai vista, te ir arī garneles un mīdijas un dārziņu un mērcīte. Pa visiem testētajiem ēdieniem šis smaržo vislabāk. Te ir vairākas garneles, diezgan daudz mīdijas. Vistas gaļa ir sagriezta tādos mazos gabaliņos. Garša šim ēdienam ir laba. Te noteikti netrūkst sāls. Ir diezgan daudz gaļas. Vienīgais mīnus, kas man nepatīk šajā ēdienā, ir tas, ka tas liekas tāds nedaudz eļļains, nedaudz taukains, tāpēc šim ēdienam es došu 8. Un kā noslēdzošais ir Meksikas dārziņu maisījums ar mērci. Un šis pēdējais ēdiens ir izstāst ļoti smuki, un smarža šim arī ir ļoti dievīga. Zināt, tās mazās kukurūzas, viņas izskatās šādi. Un šajā ēdienā to ir diezgan daudz. Ir arī ļoti daudz burkāni. Bet to burkānu, manuprāt, šeit ir gan bišķi pārāk daudz. Garša ir īstenībā ļoti laba, arī pavisam nedaudz asumiņš, bet dēļ tās kukurūzas un dēļ burkāniem šim es došu tikai 6,5.